Sveiki! Čau, čau! Es pats vairāk gribu pievērsties medicīnai, bet kā es saprotu, ka arboristi ir tādi kokārsti. Jūs varat līdz galam pastāstīt, kas tad īsti ir arborists? Jā, tā arī ir, jo ne katrs vīrietis ar zāģi kokā un kaut kur augstumā strādājot ir arborists. Arboristi ir izglītoti speciālisti, kas iegūst izglītību tieši tāpat kā visi citi profesionāļi. Un mūsu uzdevums ir rūpēties par pilsētas kokiem pārsvarā un palīdzēt cilvēkiem un kokiem sadzīvot pilsētvidē. Un, tā teikt, rūpēties par koku ilgu, tā teikt, kultivāciju un tā teikt, šīs kultūras, tā teikt, kopšanu, uzturēšanu un vairošanu mūsu vidē, starp cilvēkiem. Tā, apmēram īsumā tas varētu būt. Tas nepareizi uzkāpsies. Kas vispār jums pa inventāru ir vajadzīgs? Vajadzīgs ir ļoti viskaut kas. Mums ir pamatā, kas mums ir, tas ir iekare, jeb sedli. Tas ir, kur mēs, tā teikt, drošinam virves un savus, tā teikt, šeit mēs, šī tā lieta, ar kurā mēs karājamies kokā. Ir virves, ir iekares, ir dažādi gadžeti, bet pamatā mēs strādājam ar virvēm un galvu. Galva ir svarīgākais instruments, jo to, ko pārsvarā var izdarīt ar galvu un virvēm, zinot un esot izglītojies, var izdarīt arboristi, teiksim, arī tādā veidā, ko citi tikai var izdarīt, varbūt ar lielām tehnikām, ar pacēlājiem un tam līdzīgi, jo mēs esam izglītoti kāpšanā, tā ir tāda speciāli attīstīts novirziens no industriālā alpīnisma. Mums visas lietas ir specifiski tieši priekš kokā kāpšanas, un līdz ar to, jā, tā ir tāda svarīga lieta, visa tā tehnika, tehnikas vienības, tas mums ir tikai specializēts, lai mēs varētu to darbu paveikt pareizi, nenodarot pāri kokam un nenodarot pāri sev. Aromāts no koksnes griestas, no zariem katru dienu. Tik aromātisks. Jauki. Kas var būt labāks par šo? Niko sagatavo zaļo vība, ko nolaiž uz zari. Dalīt! Prot ātri strādāt, ļoti ātri. Es to griezu kādos 2-3 gabalos, bet viss to uzreiz. Viss dabūs ir. Pagaidi! Nesteidzies! Pagaidi, stop! Aigar! Nāc pietari, Tur ir to, man vajag veikt to. Tur, ja? Kuru pusi tu gribi, lai uz šo ārā te? Jā. Vajag, izskaties. Palaid, lejā. Jā. Lai. Lai. Droši. Kā es varu kļūt par arboristu? Vai man ir jāiet uz kādu konkrētu skolu mācīties, vai es dodos pie amatnieku un tur mācos? Jā, kā jau tā teikt, tajā augstākajā līmenī profesiju apgūstam mēs visi akreditētā mācību iestādē. Šobrīd 2 iestādes Latvijā ir, kur var apgūt šo profesiju un iegūt izglītības diplomu. Tas ir Bulduru dārzkopības tehnikums un Ogres meža tehnikums, vai ne?
Ogres valsts tehnikums. Ogres valsts tehnikums. Tās ir tās divas iestādes. Kādreiz bija arī ērgļos skola, vai ne? Bet tagad vairs tur nav. Tagad pirts loziņām tiešām, ne perfekti. Izžāvās jau. Viņš šodien gribētu mēs strādāt, bet iet pirtī. Vai pirtī? Savā pirtī. Nu brauc uz laukiem. Tur mēs arī malkam jāliekās. Jā, par tehniku turpinot, tai tehnikai nekad nav robežas, vai ne? Jo ilgāk arborists strādā, jo vairāk dažādas instrumentus vajag, kas papildina, tā teikt, iespējamo piedāvājumu klāstu. Tas ir šķeldotājs, ar to mēs smalcinām zarus. Būs troksnis.